Ventspils jauniešu balva nav tikai svētki. Te ir iespēja pateikt paldies tiem, kuri ar savu darbu, neatlaidību un iedvesmu padara mūsu pilsētu labāku. Balvas tiek piešķirtas jauniešiem, kuri sasnieguši izcils rezultātus un ar savu piemēru iedvesmo citus. Kopumā tika piešķirtas balvas 9 nominācijās. Par gada mākslinieci tika atzīta Aļona Kļosova, mērķtiecīga un talantīga jauniete. Savukārt par gada mūzikas grupu tika nosaukta etnodžeza grupa Mo. Šo balvu pasniedza ceremonijas īpašais viesis Inters Busulis. Šī nominācija ir par emocijām, par stāstu, un šī noteikti ir tā lieta, par kuru mums jāizdomājas, darot jebkuru darbu. Mums tiešām jādara visu no sirds. Mēs tomēr esam viens liels dzīvnieku kolektīvs, un mums jāsadarbojās vienam ar otru. Un tiešām jāspēlē šī spēle, ko mēs saucam par dzīvi, ar emocijām, jo citādi mēs sadegsim. Grupa Mo ventspilniekiem ir labi pazīstama. Agrāk zināma, ka 4 piparu maisījums. Šodien tā turpina pārsteigt ar jaunu nosaukumu un skanējumu. Viņu mūzika ir latviešu tradicionālās mūzikas sinerģisks savienojums ar džezu, hip-hopu, soul, funk, pop un citu žanru elementiem. Maisījums pārvērtās, jo mēs izaugām un mēs sapratām, ka balīšu mūziku spēlēs kāds cits. Mēs ieguglējam latvjudainas.lv un tad es kaut ko pieceru klāt un tad mēs kopā satiekamies, uzrakstam melodiju, akordus, visu to un tā arī top. Milzīgs prieks, ka mēs tā kā tiekam pamanīti Ventspilī un ka mūs novērtē un ļoti forši dabūt balvas, kas krājas plauktiņā mājās. Par gada sapņu komandu kļuva Ventspils valsts pirmās ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde. Gada atbalsta balvu saņēma skolotājs Toms Poišs. Lai gan viņš pats nevarēja ierasties uz apbalvošanas ceremoniju, balvu viņam vietā saņēma viņa skolniece. Toms ir skolotājs, kurš atbalsta audzēkņus ne tikai mācībās, bet arī radošajās izpausmēs, īpaši iedvesmojot viņus muzikālajā jomā. Gada brīvprātīgā titulu ieguva Sindija Potniece. Pasākumā piedalījās arī izglītības ministre Dace Melbārde. Viņa uzsvēra, ka šāda veida notikumi iedvesmo jauniešus sevi realizēt tepat Latvijā. Kamēr jauni cilvēki grib veidot savu karjeru un iepazīt pasauli, viņi dodas, protams, prom no mājām, tā kā Sprīdītis savā laikā viņam bija jāaiziet no mājām, lai pēc tam saprastu, ka mājās ir vislabāk. Zināmā mērā tas notiek arī ar mūsu jauniešiem. Viņi dodas mācīties vai dodas kaut kādās brīvprātīgo programmās, viņi iegūst labas izglītības un daudz tomēr atgriežas atpakaļ. Un saka, ka mājās ir vislabāka. Un mums ir ļoti svarīgi radīt vidi, kurā jaunieši vēlas atgriezties. Nominācijā Gada iedvesma sportā balvu saņēma Gustavs Tīrmanis, sporta skolas pārsts audzēknis un viens no labākajiem jaunajiem smaiļotajiem Latvijā. Viņš vairāk kārt kļuvis par latviešu čempionu junioru konkurencē un pārstāvējis valsti Eiropas čempionātā. Gada jaunā uzņēmuma titulu saņēma skolēnu mācību uzņēmums Stenorite, kas izstrādājis inovatīvu klaviatūru, ar kuru iespējams rakstīt pat 4 reizes ātrāk. Uzņēmums jau guvis panākums dažādos konkursos, un viņu produkts tiek iegādāts gan Latvijā, gan ārvalstīs. Mūsu mācību uzņēmums veido ātrrakstības klaviatūras. To galvenais mērķis ir, protams, uzlabot darba efektivitāti un rakstības ātrumu. Tā bija mūsu direktora ideja. Mums Henriks vēlējās uzrakstīt pēc iespējas ātrāk, un viņš atrada mašīnu scenogrāfiju. Mēs esam pārdevuši oficiāli 4 produktus. Nav daudz, bet kā jaunievedums tirgumu mēs nesūdzamies. Atsauksmes ir diezgan labas. Neesmu gan izlasījis visas, vēl neesmu paspējis. Visi produkti arī nav nogādāti, bet līdz šim tiešām cilvēki ir pārsteigti, un tas arī ir tas gandarījums. Gada skolēna titulu ieguva Milana Oģincova, teicamniece ar 10 ballēm visos mācību priekšmetos, un kura eksāmenus nokārtojusi uz 94% un augstāk. Iegūsi 1. vietas matemātikas un bioloģijas valsts olimpiādēs, 3. vietas ģeogrāfijas un fizikas valsts olimpiādēs.
bet par gada jaunieti kļuva Aleksejs Masaitis. Daudzpusīgs, aktīvs un sportisks jaunietis. Īpaši tika novērtētas viņa komunikācijas prasmes. Tieši Aleksejs personīgi sazinājās ar ceremonijas īpašiem viesiem un panāca, ka viņi ierodās Ventspilī. Pats Aleksejs uzsver, ka viņa panākuma atslēga ir nevis talants, bet darbspēja. Viņš atzīst, ka atpūšās maz, bet strādā ar pilnu atdevi. Būrums ar emocijām pārpildīts, vēl projām varbūt kaut kādā ziņā nesaprot, ka es sasniedzu to, patiešām prieks un visas emocijas, ko var nosaukt, ir iekšā. Esmu darbholiķis, tāpēc es vēl strādāšu, man ir jāizstāv projekts līderprogrammā, tāpēc man pie tā vēl jāstrādā, tieši ko Jānis Krievāns vada. Tāpēc es pie tā piedomāšu, tad arī līdzdalības projekts ir Ventspilī, to mēs arī plānojam rakstīt ar parlamentu, tāpēc es maz, kad atpūšos, bet arī prieks saņemt balvu. Ceremoniju papildināja sirsnīgi Ventspils mūzikas vidusskolas audzēkņu priekšnesumi un krāšņs lāzeršovs, kas pilkts akcents vakaram, kurā godināja jaunību, talantu un iedvesmu.